Mēs piedāvājam bērniem dažādus materiālus, ļoti smalkus materiālus. Es nezinu, kāpēc kastīte parādīs uz to, ka bērns ir lēnīgs, nepārliecināts. Jārada noskaņojums tāds, ka tā ir spēle. Visa tā teritorija, kuru viņš ir uzcēlis, uzbūvējis, iedalās nosacīti 4 daļās. Nav piedāvāts ceļš atpakaļ. Iesildīšanās pirms tam, kas ir bijusi, ļauj cilvēkam atbrīvoties no ierastā, no ikdienišķā un palīdz aktualizēt savus radošos resursus. Katrs mēs spējam rakstīt, katrs mēs spējam sacerēt, fantazēt. Un daudzi cilvēki, pēc tam, kuri agrāk nekad nebija rakstījuši pasakas, viņi pēkšņi atklāja sevī šo talantu. Bija tā, ka viņi saka, es pat nevaru apstāties. Es saku, nu viss tavs laiks beidzās, tev tā kā jābeidz. Es nevaru apstāties, man roka raksta, roka turpina rakstīt. Ļauj mums iegūt informāciju pār autora iekšējo pasauli, kā bērns attīstās, kā mainās viņa pasakas energoinformatīvais lauks, kā mainās galvenā tēma, kā mainās sižets, kā mainās galvenā varoņa līnija. Notiek kvalitatīvās izmaiņas